Un es sāvam sastrēgumā uz reku te pie, nezinu, tur, kur no Milgrāvja apļa uz Jaunziemu gatvi nogriežās, tur baigo gabalu remontē, lai asfaltu. Un varbūt ne gluži kilometru, bet dafigā lielu gabalu. Varbūt pat kilometru. Nu, un attiecīgi tas caurbraukšana, jā, kamēr atnāk pēdējais, un tad pēc tam no otra gala, kamēr atnāk pēdējais, un ir diezgan ilgs laiks, ka vispār neviens nebrauc, jo kamēr tas pēdējais izbrauc maršrutu, tikmēr nebrauc nevienā virzienā. Tas ir no tā kā īsākā gabalā būtu mazāk tā stāvēšana. Bet, nu jā, kaut kad jau ir tas asfalts jātaisa, tas asfalts bija briesmīgs, malas nodrupušas. Nu, cerams, sataisīs uz ziemu, un te jau būs. Nu, bija jau diezgan tāds pī. Nu, labi, tad visur jau Latvijā tur tāds pī, bet, šodien baigā satiksme, tur fūras brauc uz ostu no Pleskavas šoseis. Vot, un tad baigā noslodze. Tā. Motocikletistus satiek pa laikam. Vot, pamāja. Šodien bija pārsteigums, man pamāja motorollerists. Es tā kā īsti nesapratu, tur brauc pretī, tur kaut kāda saules spīd, un man tur līkums bija arī, un bija bedres jāstās. Un jā, man Vecmilgrāvī pamāja motorollerists, tas bija tā. Jau pirms brīža Facebookā tur vienā grupā motociklisti bija, pirmā tur bija divas vai tagad vai motorolleristiem ir jāmāja. Viena tur tāda bija, un otrs tur viens žeks taisījās, man viens, jānopērk motorolleri varbūt. Un tad viņi tur visādi apcēla. Vot. Cilvēki brauc, pamājā. Es jau arī pamāju motorolleristiem, tas... tie volti, tie no motorolleri, tie ir, nezinu, kas tā pornogrāfija. Bet, cilvēki brauc uz 2 riteņiem, arī ķiveri. Vot. Kas brauc bez ķiveres. Tagad aizvien mazāk. Pastīsimies, kas te mums ir baigie. Sastrēgums sasolīts. Tāds komentārs pie sastrēguma ierakstīts. Es atvāzē skatos, kas tas pa komentāru. Un, protams, blins nevar redzēt, tad, kad tur uzbrauc virsū. Jā, nezinu. Šitā te viņi te brauc lēnā garā. Tur autobuss aizbrauc, uzreiz arī tad štoparīts kaut kāds veidojās. Ja autobusam tur ir viens... Šitā pietura, kas ir Āliņģa iela, tā nav, te tā kā brauc, pietura ir, bet tas sastrēgums, tas luksafors vai, drīzāk onkuls ar mājamo kociņu, te nav, viņš tur bišķi tālāk stāv. Tur jau pie tās zvejniekciem stacijas, zvejniekciem, Ziemeļblāzmas stacijas tur apmēram. Un līdz, dafigā tālu. Sintijai garām tur un visur tur. Bet, pēc tam piefiksēs un tad dej un ņemies un stāst, ka tu neesi ēzels, ka tur brauc pa ceļu. Teorētiski zīmes ir uzliktas, ka nedrīkst braukt. Kādu brīdi mašīnas nebrauc. Tur ir kaut kāda kustība, tā kā vajadzētu sākties, bet, tur kamēr pēdējā aizbrauc. Šitien jāskatās, kas te būs tagad. Es te nespraucos garām, jo tur ir baigi šaurais. Tam pretīm nākošiem un pa šito maliņu baigi arī nevar aizspraukties. Sākas kaut kāda kustība.
cilvēki braukt. Nu, šiten šiten ir šitā. Nu, un te tuliņām būs tas štopers, nezinu, te pabrauks, paspēs, nepaspēs. Nepaspēs, es nezinu, es varbūt ar mežu mēģināšu. O, jau bremzējās, blins, tiešām tik maz cilvēks būs palaiduši cauri. Ja te uz abām pusēm baigais trafiks ir, Reku tas luksaforists, tātad pie Ziemeļblāzmas stacijas praktiski sākās. Reku, brīn, vēl pretī kāds aizķēries, brauc no kaut kurienes. Un pēc tā baigi te nevar nesāties. Es joprojām vēl mācos strādāt ar priekšējo bremzi. Un tāds es esmu. Reku Sintī. Sintī tā, es nezinu, kaut kādas meitenes vārdā nosaukts autosalons vai ne autosalons, ir servis. Viņi tur arī pret šo apakšas pretkorozijas apstrādi taisa. Cilvēku, lai izbrauc, tur viņam vieta ir, kur izbraukt. Tad nav jēga slikti viņam gaidīt. Šitiem garām nebraukšu, jo tur notiek reāli asfaltēšanas darbi. Un šitien ir celiņš tagad sānos. Nevar parādīt kamerā jau viņš celiņš garām. Šitien var iebraukt iekšā un tad tur pa tādiem meža celiņiem, visādiem dīvainiem var līdz Kalngals stacijai aizbraukt. Un tad no Kalngals stacijas jau tur ārā izbrauc par normālu ceļu. Šobrīd notiek asfalta liešanas darbi. Nu, re, apmēram tas, ko es gribēju parādīt. Nu, jā, drusku skatāmies, tad pietura Ozoli. Vēl joprojām, jā, tas ierobežojums ir. Tas ir tur, kur viņi lies asfaltu šovakar. Un re, kur jau ir vīrs ar otru luksaforiņu. Šitais blends slidens ir kā spridu vai kā, nezinu, kā kas. Jā, līdz Ligaru pieturai ir no Ziemeļblāzmas līdz Ligariem ir remonts notiek.